Pirmais jautājums. Ja senie līvi būtu izgudrojuši Twitteri, ko viņi tur rakstītu? Tā, tas noteikti būtu izgudrojums, kas būtu saistīts ar bīskapu Meinarda ierašanos. Iedomāsimies, ka pirmie, ko viņi sākt apspriest, tas būtu varbūt jautājumi par bīskapu Meinarda bībeles traktējumu un kā to iemācīt lietuviešiem. Jā, ļoti labi. Varbūt tur kalpo ceļojums arī bija aktīvi pārsprieksts, kā viņš aizdevās vispār uz Romu. Galvenais par Eiropas Savienības līdzekļiem. Jā, tērēt to naudu vispār. Kas tas tāds ir? Kalpo pilnīgi apracis. Jā, tur vēl kaut kādas bībeles tur atsūt. Kalpo ir kolosāla tēma Ok. Labi. Kurš no mūsu dižajiem hercogiem būtu bijis Instagram influenceris? Visticamāk jau, ka hercogs Jākaps, ņemot vērā, ka viņam ir arī vairākas kopijas, ja, tur vismaz dažas gleznas, kas ir pat ar 2 un 3 kopiju variantiem. Es domāju, ka hercogam Jākapam būtu bijis pamats. Palikt tur tās kolonijas, ja, tur selfie, rekur man te jauna. Jā, vismaz pavadošais mirklis, kā viņš pavada kuģus tālajā ceļā. Tā ir. Pats jau viņš tur laikam nav bijis. Kurš bija pirmais cilvēks Latvijā, kurš teica, es taču neiešu balsot? Man liekas, ka tā ir tāda jau no paudzes paudzē nodota mantra, un tas jau, man liekas, kaut kur ir parādījies 19. To vajadzēja iekļaut filmā Zeme, kas dzied kaut kur uz beigām. Okay. Vai viduslaiku Rīgā bija tikpat daudz bedru uz ceļiem kā tagad? Viduslaiku Rīgā. Vispār jāsaka godīgi, es kaut kad pagājušo nedēļu gāju pa Vecrīgu un sapratu, ka mums ir kritiska situācija, ka mums ir, nākošajai Rīgas domē tā būs galvenais uzdevums, ka tas Rīgas bruģis ir atkal jāpārliek, jo viņš šobrīd ir viņš jau velk uz tādu sliktu viduslaiku laiku, varētu teikt, tā Livonijas kara periods mums tuvoja. Bet tu domā, ka viduslaiku Rīgā bija sliktāks bruģis, ja, tā kā nekā tagad? Es domāju, ka šī brīža kvalitāte noteikti ir labāka, jā. Jā. Ok, ejam tālāk. Ko tu sagatavoji? Kurā Latvijas vēstures posmā cilvēki visvairāk raudāja par nodokļiem? Es domāju, ka raudāja. Ja ņem vērā vēsturi, tad tur jaunajos laikos svinējuši kādas 6 dienas, diez vai raudāja. Mums ir tie mīti un par 18. gadsimtu, tur noteikti kāda asariņa bija. Noteikti jau, kad Latvijas Republikas laikā arī kādam nepatika 20. 30. gados maksāt. Tās asaras mēs jūtam šodien, jā. Bet es domāju, ka katrā periodā cilvēku parauda. Viņš nekad negrib maksāt nodokļus. To baznīcai 10. daļu. Vai ir zināms, kad latvieši pirmo reizi kolektīvi saprata, ka viņiem patīk alu dzert? Tā kā kolektīvi, jā. Es domāju, ka tas bija Saules kaujas uzvaras viens no motīviem. Ļoti labi. Ja lielā Ziemeļu kara laikā būtu bijis TikToks, kurš būtu populārākais trends tajā? Tur varētu būt, no kuras puses skatās. Tur Kārlim 12. būtu kārtējais pazaudētais zābaks. Jā, man liekas, ka viņš vispār bez viena zābaka parasti ir staigājis. Ik pa laikam kaut kur ir Kārļa 12. zābaka. Pēters pirmais noteikti tur, varētu uzfilmēt kādu TikToku, kā es atvēru logu, un tad nākošais kadrs ir atkal mūsdienās, kā es aizvēru logu. Ļoti labi. Vai kāds latviešu zemnieks 19. gadsimtā mēģināja izdomāt, kā nebūt zemniekam? Paspekulējam. Dzīvošanas atcelšana, labi vai slikti? Labi, ļoti daudz devās uz pilsētām. Slikti, demografiskā situācija laukos. Aizvien mazāk un mazāk paliek iedzīvotāji laukos.
Tā kā, jā, tas zemnieks noteikti vienmēr ir stūkojis, kā aizbēgt no tā grūtā darba. Nu, vismaz daļa. 19. gadsimtā laikam visi to izdomāja. Jautājums varētu būt par 18. Tas būtu interesantāk. Labi. Kura Latvijas pils pirmā saprata, ka turisms būs lielais biznes un sāka pelnīt uz ārzemniekiem? Kur tavs jautājums? Nu, jā, tur kuras tad, vāk Dievs, tur varētu būt jau pat viduslaika, es domāju, jā, nu, tur jau viduslaikos nāk iekšā jau mums dažādi krusta ceļotāji, kristiešu ceļotāji, bet es domāju, te varētu būt tas tā Rundāls pils noteikti, kad Rundāls pils jau ne tikai bija tādi skaisti hercoga apartamenti, bet tur jau noteikti daudzi viesojās no visas pasaules noteikti. Varbūt varētu vēst balsot par Rundāls pilu noteikti. Okay. Nu, varbūt arī tur klosteri kaut kādā ziņā varbūt. Jā. Arī. Bet, Rundāls pils, ok. Tie jau slauca jau arī tad nevis. Jā. Un pēdējais jautājums. Kuras kronikas ir 3 fanfiction? Teicīm redzot, es nezinu, kā tu saproti jautājumu, man ir nojausma, bet... Nu, te ar tām kronikām, mums taču ir Lielie vaļi, mums ir Indriģa kronika un Atskaņa kronika, ja, un te vienmēr ir, mēs tā kā zinām un lasam Kurš no rīta nepalasa Atskaņu kroniku? Jā, taču viņa jau tomēr ir transformējusies Lāčplēsī, jā, un tad ir jautājums, cik daudz mēs ticam oriģinālajiem notikumiem eposā Lāčplēsis. Bet, katrai kronikai ir kāds noteikti neliels, tāds romantisks moments, sauksim to tā.